Sveicināti kungi, dāmas un biedri, mani sauc Aldis. Un mani sauc Rūta. Un mēs esam Kamaza šoferi, pārvadājam kravas pa Kanādu un pa Amerikas Savienotajām valstīm. Patīkami skatīšanos! Sveicināti! Ir 8. janvāris, mašīnu savāc. Tā, kas tas šņāc? Reku caurums ir ekris krūva iekšā. Neredzēt. Jā. Tā sākās diena. Super. Neko, nav problēmas. Salāpīsim. Viss kārtībā. Uztraukumu nav pamata. Jāskan nekur nav. Šodien savāc kravu no... Tas ir savāc mašīnu no apkopes. Un tad ir jāsvās lūk šī te krava, jo kolēģim ir kaut kādas medicīniskās problēmas vai kas tur, un krāva ir ļoti priekš manis neizdevīgi, it kā maksā jau labi par to attālumu, ko es braukšu, bet problēma ir tāda, ka atpakaļ nav nekā. Un tad sanāk tev visu summu izdalīt uz 2, un tad lūk šī te krava sauksies man dimantu nav. Jā. Nav tā, ka būtu galīgi briesmīgi, bet par cik es braukšu atpakaļ tukšā. Un īstumā vienu no šitiem traktoriem es nometīšu jau pusceļā, tā kā otra puses braukšu tikai vienu traktoru, viņi ļoti viegli ir patiesībā. Tie vispār ir pilnīgi jauni traktori. Tālāk, ka viņi savāca Vašingtonā, tad Amerikas Savienotajās valstīs ostā, man liekas, savāca. Es jau te redzu vienam jau te skrūva pazudusi, ja? Jā. Vai tam tā jābūt ir? Es nezinu, vai viņi ir aizmirsuši rūpnīcu, apstīsimies otram. Otram ir visas skrūvas, ja? Normāli tā mūsdienās laikam tiek ražots. Kaut kas krīt ārā, kaut kas pazūd, pilnīgi jaunai tehnikai. Jā, es lādēšanu, uzkrāmēšanu nefilmēju, jo kolēģis man palīdzēja un negribēju viņu tur likt kameras priekšā. Apstīsimies otrā pusē, kas tam skrūvēm. Gan iznokāt. Šitam ir visas skrūva. Jā, rekur, šitam ir visas skrūvas, tad viena skrūva trūkst. Jā, normāli, jā. Tā kaut kā. Labi, ko jāķerās pie riepas lāpīšanas. Pēc domāju, tā riepa bija tāda pamīksta. Es šodien uzpumpēju no rīta. Vajag forši tagad ieraudzīt, kurš ņāc. Es man tur iepjos, esmu jau man tāks 2 reizes jau lāpījis, vai vienreiz neatceros. Bet palīdz dienam tagad ir perfektā vietā, kuras perfekti tikšu viņai klāt. Tam caurumam. Vai, lūksim ārā. Tad pirms izvelku visam ārā es parādīšu, lai ir priekšsats, ja. Šitā te skrūva, varētu būt, ka man tā skrūva ir no servisa darbiniekiem. Ja es nekur citu neesmu šodien braucis vairāk. Protams, tā nevar teikt, jo pierādīt es nevaru. Bet labi, turpināsim vilkt ārā. Pirms izvelk ārā skrūvi nagu vai vienalga jau sagatavo šitādu te. Durumu ar visu striķi iekšā, līme. Problēma bija līme, jo mašīna bija augsta pa nakti. Līmīti ir diezgan cieta un sūdīgi nāk ārā, bet cerams, ka sajies. Protams, tu paņems pirms tam ar šitādu te aparātu, to caurumu ritīgi izstrīķēs. Un tad šito vērs iekšā, šitam te caurumā iekšā un viss būs kārtībā. Tā, kur man nevišā rekur te. Tā kā, cerams, ka izdosies. Tā, kad ir šajās te durklis ir visu striķi iebāsts iekšā, kā viņš tur smuki stāv. Tāda ar tādu asa kustību izrauj ārā. Visam vajadzētu būt kārtībā. Un tad pēc instrumentu izraušanas ārā smuki atlikušos galvas nogriežam nost. Un, kas uzlej ūdeni virsū, kā redzat, tur neviena burbuļa nav, vai ne? Jā, viss smuki stāv. Un viss, rats salāpīt, cik man tas aizņēma 10 minūtes? Varbūt, jā. Ja man nebūtu bijis problēma ar to līmi, kas ir sasolusi, droši vien būtu ātrāk. Tad te var redzēt, kāpēc man nodara visi šis bārdeks, kas man ir. Tad, ja es brauktu uz riepas sēris, tad man paņemt šausmīgi daudz laika. Tad būtu noteikti jāstāv rindā. Viņi nekad šitāds diegus neliek, jo viņi saka, oj, tā nevar, tur, kas tur nezinu, kas tur viņiem notiekās, ja?
Viņi ņem rati nost, liek sēni, protams, tas ir profesionāli un tā tālāk, un tur ir garantija un tā tālāk, bet šitādi esmu darījis jau kopš 18. gada arī tā kā aļas, kā tev kaut kas notiek, kur tu esi nekurien, kur tev nav kam nevienam piezvanīt, ja? Vienkārši tas ir komplektīšs, es parādīšu tā, ka man ir tāds komplektīšs nav. Otrā pusē es tur arī izvilku bārdaku, es nevarēju līmi atrast. Nu, līmes atradu. Diezgan sacietējis, bet tam nekas. Reku šļūteņu, to viņam vēl uzpumpēsim to rati, ja mums vajadzēs. Jā, reku šāds te komplektīšs, jā. Šāds te līme gan ir ārā no viņa, jā. Šos te komplektīšs ar diegiem, ar visiem šiem te instrumentiem maksā bez atlaides kaut kādi $11. Parasti izpārdošanā viņi ir pa $6. Tā kā tie visi, kas sauc uz ceļa servisu un maksā $1000 par to, ka viņi pat uz ceļu man tāks nelāpa, viņi te uzliek citu riepu un nokaš to $1000. Lūdzu, ir izcinājums. Šitās te $11 komplektiņš, viņi te rokas neauga no tumšās vietas, bet te ir tur no pleciem, te rekur easy. Un kopš 2018. gada nereizi es neesmu saucis ceļa servisu uz ceļa, kas man lāpīt riepas vai brauc uz servisu lāpīt riepas, jo šis te komplektiņš, $11 komplektiņš tev pasargā no tādiem izdevumiem. Labi, krāmēsim visu nost. Sāksim braukšanu, es tāpat nepaspēju piegādāt, jo kolēģis bišķiņ aizkavējās. Viņi tur tikai līdz 4 pieņem tās kravas. Jā, tā kā rītā nometīs šito traktoru un tad pēcpazienā šito traktoru nometīs. Un tad redzēs, kas būs tālāk, droši, ka braukšu tukšā atpakaļ. Jā, labi, jākrāmē visu nost. Es nezinu, vai es pateicu vai nepateicu, bet par to te noturību, ja, cik viņi ilgi turās, ka tur stāsta, ka nē, ka tas nekam nedara. Man ir bijis riepas, pilnīgi jauns riepas, ko uzliek virsū, un es pirmajā mēnesī dabūnu naglu iekšā, ja. Ieliekot šitā te diegu vienkārši. Viņš turās, viņš nekur nepazūd, man ir bijis tā, ka es nobraucu vairāk kā $500,000. Un tas diegs vēl prom tur iekšā un gaisa ārā nelaiž. Tā kā tie, kas visi saka, ne, ka tas nekam nedara, tā gluži nav. Tā laikam aizvirs parādīt pilnu izmēra tas, ko es izvilku ārā, ja, tā skrūva, tā īstenībā nav skrūva. Tur redzēt pret stāngām salīdzinājumā. Un vispār, es zinu, kas tas tāds ir. Var redzēt, nevar redzēt, rekur caurums galā, ja. Tad, ja mēs pieliekam blakus, ja, tad tas ir drošības, tas, kā viņas sauc, vienalga, jā. Nu, kāds ir aizmirsts, atstājis grīdas un tā tālāk, un kāds pārdots pār. Tālāk ir otrās dienas rīts, 9. janvāris. Pirmā kravas daļa ir piegādāta. Protams, es kā iesācējs negribu tur uzbāzties viņiem ar filmēšanu, un man teorētiski būtu jāprasa atļauja vai drīkst viņus filmēt, tāpēc, es kā kautrīgs cilvēks to nedarīju. Nobraukt bija ļoti ātri. Viņi bija pat izbrīdīti, ka varēja tik viegli iedarbināt traktoru, jo ārā -20 grādi, un viņi nāk, nezinu, kuras aizjūras valsts vispār viņi savākt ir no Takomas Vašingtonā, no ostas. Un, protams, grūti lece, bet aizgāja. Neviens nezinu, man tāks nemaz nav ziemas dīzels iekšā, bet vienalga aizgāja, viss labi. Te ir riepas tests, jā, ko es vakarien taisīju, rekur ir tas diegs, ko es ievēru. Kā viņš smuk tur stāv iekšā, nekur nav pazudis, un kā redzams, riepa ir cieta kā akmens vēl projām. Gaisa nekur nepazūd, tā kā es varētu sevi saukt par džornīmenu, diegu ievilkšanā riepā. Tā varētu būt, jo man tas izdodās vienmēr. Tālāk, visi tagad turpināsim ceļu braukt, jābrauc uz Manitobu, uz blakus provinci, kas ir kaut kāds 2,5 vai gandrīz 3 stundas, ruprēļ 3 stundas no šienes. Tā kā, ja tagad ir pulkstens cik 10, es pēc pusdienas laika būšu tur klāt. Un tad, protams, atpakaļ mājās jau tukšā braukšu. Saskatūnā savākšu nākošo kravu, bet tas jau būs atkal cits stāsts. Ko, pirmoreiz mūžā aizmirs mājās tiesības, un man uz ceļa apturēja inspekcija, tagad taisa. Pateicu, ka man to viņi atsūtīs.
bildi no tiesībām viņam. Tas bija ok, tā kā redzēs, kā man inspekcija beigsies. Bet es domāju, ka viss būs kārtībā. Tālāk pagāja apmēram stunda. Parasti tik ilgi tā inspekcija nekad nenotiek, bet, es domāju, ceļa malā inspekcija, bet, viņam tur bija jautājumi, viņš pats tur bija saputrojies par stundām, kas man tur ir, jo viņš man rāda, kā tas var būt, ka tev 3 dienas tev nekas nenotiek. Patiesībā es viņam saku, bet man mašīna bija servisā. Vienalga. Dabūju sodu, normāli sodu $900 par to, ko es nezināju, kad no tā ILD, no elektroniskās tās ierīces, kas uzskaita to braukšanu visu, ja mēs braucam divatā, vai ne? Tātad, ja man sieva ruta ir uzlikta off, tas nozīmē, ka viņas nav. Viņas vienkārši te nav. Viņš to stāsta tagad, ka viņai vispār jābūt ārā no saraksta. Kas nozīmē, ja es viņu ņem ārā no saraksta, es nevaru viņu atsevišķi izņemt, man jāizņem pašam sevi arī ārā. Un tas nozīmē, pa jaunu man ir jāievada sevi iekšā visu savu informāciju, mans vārds, parole, mašīnas informācija, tas man viss ir jādara manuāli pa jaunu atkal iekšā jāievada. Ko es nekad mūžā nebiju dzirdējis, viņa nedrīkst, kādreiz, kā es to sapratu, tad viņa nedrīkst būt ierakstīts, ka viņa pieņemsim aizmugurē, ka viņa guļ, bet viņas patiesībā nav mašīnā. Tad off tas nozīmē, ka viņa vienkārši nav. Nevis, ka es ielieku slīperī, ka viņi tā kā it kā ir, bet patiesībā viņi nav. Bet vienalga, par to iedevu $900 sodu, un es neesmu laimīgs par to, jo var jau būt, ka es kļūdos par tiem noteikumiem, un es nezinu, bet, kā es viņam teicu, no 2018. Gada es braucu, man neviens nekad neko tādu nav izdarījis. Ko par to nav teicis. Ir aizrādīts, ja pirms tu ieliec off, bet patiesībā tu esi guli, vai ne? Mašīnā off tas nozīmē, ka tu esi ārpus mašīnas. Tā kā īsti nezinu, kuram tagad ir taisnība. Jebkurā gadījumā viņš parādīja telefonu numuru, uz kuru es varu zvanīt. Viņi var atlaist to sodu, viņi var samazināt to sodu. Viņi, tā kā tiesnesis, vai kas viņš skaitās. To es noteikti nākošanai izdarīšu. Kas vēl, runājot, kamēr es te gaidīju to viņa inspekciju, ko viņš tur uztaisīs, es izlasīju vienu komentāru, un man laikam jāatvainojas ļoti, jo, ja es kādu esmu aizvainojis vai kā, par to, kad es smagās mašīnas sauc par kamaziem. Es nebiju par to tā aizdomājies, kad es tiešām kādu aizvaino, bet izstāstīšu, kāpēc es tā saucu, jo bērnībā Krievu laikos, 80. gados nebija neviens cits mašīnas, kā tālbraucēji brauc ar kamaziem un brauc ar maziem. Man tas tā kā palicis ir atmiņā, ka kamaz tas bija tā kā, tā lepnākā mašīna, tālbraucēji, visi teica kamaz, tā man ir iegājies kopš tiem laikiem, un es neesmu nomainījis ne uz ko citu, jo es neesmu ilgi šoferis, es sāku braukt, šoferēt, teiksim, tā no tikai kaut kāda 16. gada vai 16. Tā kā man ļoti jāatvainojas visiem tiem, kurus esmu aizvainojis, un es domāju, kā cits vārds, kā man vieglāk pateikt, jo smagais automobils, tas ir 2 vārdi, kravas auto, tas arī 2 vārdi, kamas tas būtu 1 vārds, ļoti īsi vienkārši pateikt, bet, es mēģināšu laboties un cerams, ka jūs man piedosiet par to visu. Turpinam ceļu, to būšu galā. Stulbi sanāca tieši 20 minūtes pirms atdošanas vietas, man apturēja un iedeva $900 sodu, bet, kā jau vienmēr teikšu to frāzi, dzīve ir nežēlīga. Es tā domāju, kā aizvietot vārdu kamas. Ir smagais automobils, kravas automobils, piekabas vilcējs, tad ir vēl vārds fūre. Fūre vārds man īsti nepatīk. Un tie pārējie vārdi, kas man nāk prātā, tie ir baigi garie. Varbūt jūs komentāros varat ierakstīt, ar kādu vārdu, teiksim, īsu vārdu varētu aizstāt nosaukumu kamas, lai man viņš nav jālieto uz kādu citu patīkamāku vārdu. Un tālāk Krievija piegādāta ir tāda
skābuma garša mutē. Es izstāstīšu par kravu kopumā. Tad bija 2 traktori, kā jūs redzējāt. Ja es vestu tikai uz šejienu, man būtu tālāk krava, cita krava. Būtu baigi labi, jo, ja mēs rēķējam jūdzēs, tad apmēram tas būtu cik 350 jūdzes no mājām, ja mēs pārreicinām no kilometriem. Jā, apmēram 350 jūdzes, tā apaļa rēķinot. Tad man par šo kravu samaksāja nopaļot $1300, kas pa 6 stundu braucienu un stundu, teiksim, lādēšanu un piegādāšanu būtu ok, samaksa, nav slikta, bet šajā gadījumā es atpakaļ braucu mājās tukšā. Tā kā tas viss ir jāaizdēl uz 2. Un tad ir tā bēdīgā situācija, par ko jau esmu teicis, ka nevienmēr ir tās $4000 kravas pa vienu dienu, vai ne? Kur arī kādreiz tā te kaut kas rūgts jāpēd. Bet kas ir visrūgtākais šajā stāstā, kad es to darīju tā kā, lai izpalīdzētu kompānijai. Tā nebija mana krava, es varēju pateikt nē, es varēju sēdēt mājās, es jau varēju savākt nākošo kravu un jau braukt uz Vankūveras pusi, kur ir pavisam cita samaksa, kur ir ļoti laba samaksa, bet tā kā man nebija jēga tur skriet, es tāpat nepaspētu atdot līdz piekdienai viņu. Es piekrītu paņemt šo kravu, izpalīdzēt šoferim, kam bija veselības problēmas un izpalīdzēt arī kompānijai, zem kuras es strādāju. Un tātad, jā, šis brauciens beidzās ar to, ka caura riepa, protams, tā nav liela problēma, tas gadās bieži, pie tās pieredzes, un es jau to māku saremontēt, tā kā tas nav traki. Bet, jā, ka šis ne policista kungs, bet, vienalga, kā viņi saukt, oficieris, jā, par to, ka viņš man iedeva $900 sodu. Tas ir, tātad noskaitam nost no 1300, tad man paliek $400. Man aiziet mazliet vairāk, man liekas, nekā. Varētu būt ap $400, par cik es braucu atpakaļ tukšā, varētu būt, ka $400 aiziet degvielā. Tā kā, ja es to sodu samaksāju, tad man pašam nekas uz rokas nepaliek. Protams, es jau piezvanīju uz office, mums ir cilvēks, kas pārstāv tieši šīs te stundu lietas par to ILD, kas tur notiekās, kas uzmana to visu, kas ir noteikums. Un es zvanīju un stāstu par to, par ko man iedeva sodu, ko es pirmo reizi mūžā dzirdu. Var jau būt, kad ir kaut kur tādi noteikumi, bet es nekad to neesmu dzirdējis. Protams, tas nezināšana neatbrīvo no atbildības, bet, par cik es cilvēks tāds, ka man praktiski nekad nav nekādu sodu. Man tas ir ļoti sāpīgi, plus $900, vai ne? Tad, tā kā es strādāju zem kompānijas, tas ir vēl viens liels plus, ka kompānija par to sodu cīnīsies un mēģinās izcīnīt, kad viņš nav jāmaksā, jo arī ofisā neviens nezināja par tādiem noteikumiem, kad, ja šofers nav mašīnā, tad viņš vispār jāizdzēš ārā no saraksta. Kaut gan viņš jau ir uzlikts, ka viņa tur nav. Viņš ir pieredzēts pie šīs mašīnas, ka viņš ir šoferis, ka viņš var braukt ar šo mašīnu. Viņa uz to momentu nav tajā mašīnā. Tas nozīmē, ka viņš nav. Viņa te neeksistē. Tā arī ir. Varbūt viņi sēž mājās, viņas te nav. Bet, labi. Pastīsies, ja viņš tur stāvēs savu ceļa malā, es apstāšos un aiziešu ar viņu parunāšu, uzprasīšu, ko viņš par to domā. Varbūt viņam ir kaut kāds izskaidrojums, varbūt viņš jau var parādīt kādu punktu paragrāfā, vai ne, ka tiešām tāda lieta ir, bet es domāju, ka viņa tur vairs nebūs. Un ja viņa tur nav, tad ar to arī beidzās šis stāsts, brauc mājās un paldies par skatīšanos. Es tā izdomāju par cik šodien ir tādi briesmu stāsti, izstāstīšu pie reizes vēl vienu briesmu stāsti, kas notika pagājušā gada, man liekas, novembrī tas bija. Precīzi datumu neatceru, bet man liekas, tas bija novembrī. Tātad, kāda bija problēma? Es vedu skolas autobusus, jā. Tātad skolas autobusus ražo Kvebekā, un es viņus vedu uz Sūreju, BC, tātad British Columbia. Tas ir netālu no Vankūveras. Tātad, pastāstīšu par apdrošināšanu. Tātad ir mašīnai apdrošināšana, piekabē ir apdrošināšana un kravai ir apdrošināšana. Tātad 3 apdrošināšanas.
pašrisks kravai apdrošināšanai mums ir tagad 5000. Tātad, pieņemsim, ja es vedu skolas autobusu, man viņš nokrīt nost no piekabes, viņa cena ir, es nezinu, ap 200 000, ja? Un, ok, tā ir mana vaina, te pašrisks ir 5000, es samaksāju 5000, pārējos sadz apdrošinātāju. Kas viss ir ok, par cik es nekad, manas vainas pēc nekad nav bijis nekāds bojājums. Tad, tie 5000 dara, tādā veidā samazina, jo lielākas pašrisks tu ņem, jo lētāk apdrošināšana tagad. Kas tagad notikās? Es tos autobusus savācu, es jau biju gandrīz aizbraucis, jo pašā galā es jau biju British Kolumbijā, es biju kaut kādu 6 stundas, man liekas, no gala punkta. Es tur paliku pa nakti. Es aizēju gulēt, visu guļu, benzīntankā. Un liels plašs, nav liels, bet tāds benzīntanks, kas ir nostūrī, kur nav nekāda beigās satiksme, daudz brīvas vietas, tur ir vēl pie tam tur tāds zemes placis, tāds stāvoklis, tur īsti baigi neviens negrib palikt, bet tāda normāla vieta ceļa malā, kur var palikt, ja kas. Lūk, es tagad guļu un neatceros laiku, cikos tas bija 3-4 naktī, pēkšņi es jūtu, man kaut kā sāk šūpoties, citreiz zinu, kā vējuši, pa nakti iešūpinu tā, bet šitas bija tāds kā ass, tāds grūdiens. Es tagad nesaprotu, kas ir. Es fiks pielicu kājās, izlaicu tad ārā no gultas puspliks un skatos, blakus man viena mašīna ir. Jau brauc projām. Tā bija oversize krava, lielgabrīta krava. Un kaut gan viņam bija tie pavadošie, kas brauc viņam pa priekšu, Čurē viņiem palūkt, lai viņi paskatās, ka viņš brauc atpakaļ gaitā man blakus, bet viņš to neizdarīja. Tad viņš ar savu kravu iebrauca man, tā kā viņam bija platā krava, kas ir platāka pa viņa piekabi. Viņš savu piekabi, manu piekabi neaizskāra, bet viņš ar to kravu iebrauc tajā pilnīgi jaunajā skolas autobusā. Jūs teiksiet, bet tā jau nebija tava vaina, viss kārtībā, vai ne? Teorētiski tā ir visā Kanādā, izņemot British Kolumbija. Tātad, ja apdrošinātājs, persona, kur ir apdrošināta tajā provincē, tātad British Kolumbijā, un es, kā cilvēks, kas ir ārpus British Kolumbijas, man ir Saskačevanas apdrošināšana, tad šajā gadījumā, ja viņš manī iebrauc, tad viņš nesadz manu pašrisku, kas ir normāli visā Kanādā, vainīgā puse sadz pašrisku, manu pašrisku. Bet viņu gadījumā, British Kolumbijas gadījumā, viņi nesadz manu pašrisku. Nezinu, kāpēc tā ir. Viņi mēģina savējos pasargāt vai ietaupīt naudu vai ko. Bet tā tas bija. Viņš ir iebraucis sānā, pilnīgi jaunam autobusam. Es nezinu, cik bija kopējais bojājums, bet tur sāns bija ļoti labi sabojāts. Logi izsisti un diezgan sabuktās tas sāns. Man ir bildes, kaut kur bildes arī ielikšu. Bet lieta ir tāda, ka tas vēl karājās gaisā, tas vēl nav tā kā atrisināts un apdrošinātāji mēģina no manis piedzīt tos 5000. Protams, atkal, kur ir labi, kad es strādāju zem kompānijas, jo kompānija par to cīnās, lai man nebūtu jāmaksā, jo manas vainas tad bija 0. Es vienkārši gulēju, viņš man uzbrauc virsū. Tad bija vēl viens gadījums 2021. 2. gadā vienalga, kaut kad tad bija. Arī tajā pašā British Kolumbijā man vienkārši viens cilvēks uzbrauc virsū mašīnu. Es braucu T-veida krustojums, viņam bija tā kā pa kalnu uz leju, kur jābrauc, kā jau es teicu, ziemas riepas vai visas zonas riepas nav obligātas. Viņš brauc pa kalnu lejā, T-veida krustojums, tur vienkārši viss bija sniegā, viņš nevarēja apstāties. Un es braucu caur tam krustojumam, man bija galvenais ceļš, viņam bija jāapstājās. Viņš, protams, nevarēja apstāties, viņš ietriecās man piekabē. Tie bojājumi vēl joprojām man ir uz piekabas, bet baigā skādi man tur nav, vienkārši tur bišķiņ palocīts šīs tas. Man ir tātad pa piekabu pašrisks, man ir $1000, tad apdrošinātāji novērtēja to bojājumu uz, man liekas, 2500, teorētiski man 1000 būtu jāsadz, bet tur ir garāks stāsts, es toreiz to piekabu netaisīju un man baigi netraucē, bet tas arī stāsts par to, cik dzīve ir nežēlīga, ja tu aizbrauc British Kolumbijā un tu esi no citas provinces, vienalga kaut tā persona, kas dzīvo British Kolumbijā, tev uzbrauc virsū, tev ir jāsadz pašrisks. Te arī darētu tas teiciens, dzīve ir nežēlīga.